Kingspan Kultern K5 ir jauna fenolisko putu siltumizolācija, kam pasaulē nav analoga. Šis materiāls ir gandrīz 2 reizes efektīvāks kā tradicionālie materiāli ar lāmas vērtību 0,020. Tam ir ļoti augsta ugunsdrošība, kā arī augsta tvaika difuzitāte. Materiāls ir paredzēts apmestajām fasādēm, kā arī to iespējams izmantot logu aiļu siltumāšanā telpas iekšpuses un no ārpuses. Minimālais biezums ir pieejams 2 cm un līdz pat 20 cm biezumā. Iestrādājot logu ailēs Kultern K5, samazinām siltumu zudumus un augstumu tiltu veidošanos. Logu aiļu apdarei piedāvājam 2 un 3 cm biezas Kultern K5 logsnes. Logu montāža tika veikta ar sodāli zilajām elastīgajām akustiskajām putām, kuras, kā redzam, atšķirās ar ļoti augstu elastību. Kultern K5 siltumizolācijas plāksnes pielīmējam ar Sodabond Easy. Šī ir līme aerosola balonā. Līmi uzklāj pa plāksnes perimetru 2 cm attālumā no malām un vienu līmes kārtu pa plāksnes vidu. Līmē ļauj uzbriest aptuveni 3 līdz 5 minūtes, tad piestiprina to paredzētajā vietā. Apmetuma pamatkārtas izveidošanai tiek izmantota armējoša Java Weber terma 410, kuru var izmantot gan iekšdarbos, gan ārdarbos. Armējošā Java Weber terma 410 ir stiegrots ar stikla šķiedras skaidām, tāpēc veido stipru pamatni nobeigumu apdarei. Ar speciālu profilu palīdzību var izveidot taisnus stūrus. Siets uz profiliem dod papildus armējumu un pasargā apmetumu no plaisām. Nobeiguma izlīdzināšanai tiek izmantota smalka špaktele Weber LR Plus vai Weber VH. Nobeigumu polimēra špaktele Weber LR Plus un cementbāžu špaktele Weber VH ir pieejams arī 5 un 2 kg iepakojumos, kas pilnībā pietiks viena loga apdarei. Weber špakteles teicams līpējas un veido stabilu un glūdu pamatni krāsai un tapetēm.